9. fails. 21. nodaļa. Dresdenes mākslas mīļotāju biedrība Apollo izbrauca zaļumos uz Ielejas dzirnavām aiz Tarantas. Caur Oskara, kā šās biedrības jauktā kora diriģenta gādību, bija arī Ansis ielūgts. Noteiktā laikā viņš ieradās Bohemijas vokzālē, kur Oskars kopā ar Annu un vēl kādu citu jaunkundzi pie kāda galdiņa sēdēja. Anna nosarka un sniedza šoreiz nedroši Ansim roku. Ansis izdzēra kausu alus, drīz pēc tam visi zaļumnieki sakāpa vagonos, un vilciens steidzās ātri garām Počapelei uz Tarantu. Tarantā izkāpuši, tie devās kājām, garām Forsta dārzam uz minētām dzirnavām. Ansis nesa Annas skaisti izpīto kurvīti, kurā atradās uzkožamie un pudele vīna. Ansis gribēja kurvi attaisīt un pārliecināties viņa saturā, bet Anna uzsita viņam viegli uz pirkstiem. Tā nedarāt, viņa draudēja. Kurvju saturs ir noslēpums. Šoreiz jaunkundze dabūja no jums kurvi, Ansis smējās, bet nākamībā negribētu nekad vairs kurvi dabūt. Ansis raudzījās Annas sejā. Viņa bija gandrīz bēdīga, bālāka nekā agrāk. Tarantas silam cauri ejot, Ansis un Anna palika citiem iepakaļš. Priekšpusdienas saule spīdēja caur kuplajiem zariem, bija pilnīgi saule un tomēr pakrēslis. Ansis arvien aplūkoja Annu. Tagad viņa tam likās daudz pietamāka būt nekā agrāk. Agrāk viņa bija tik jautra un pārgalvīga, tagad klusa, bāla. Kāpēc jūs neesat vairs tik jautri kā agrāk? Ansis Annu vaicāja. Anna paskatījās Ansa acīs. Šis skats, kā katrs mīlestības skats, bija neizmērojamas ilgošanās pilns. Ansis viņu saprata un viegli nodrebēja. Jūs esat mani bēdīgu padarījuši, Anna lēni teica. Mans prieks ir pārgājis uz jums, mani atstājis. Es kaunos, ka es neesmu vairs tāda kā agrāki, līksma, jautra, kā putns mežā. Es neprotu mīlestības atklāt, Ansis drabošā balsī teica. Un arī nedrīkstu, jo esmu agrāk mīlējis. Nedrīkstēju arī tāpēc jums teikt, ka jūs mani bijāt dziļi aizkustinājuši, ka nejūtos cienīgs, mīlēts tapt. Meitene, kuru es agrāk mīlēju, mani atstāja. Viņai bija tas jādara. Es esmu sadzīvē nelietojams cilvēks. Es spēju mīlēt, bet ko tad lai cilvēks īsti dara, kad viņš mīlē? Aprecēties, to tik ne, jo tad cilvēks ir piespiests ar savu mīlēto viscaur iepazīties. Mīlēt ir visu aizmirst un tik sevī pilnīgi atmosties. Kāpēc tad likties sevi modināt un atpakaļ pasaulē griezties, kad jūti, nu esi īsto laimi sasniedzis? Mana agrāk mīlētā teica, ka es mājot viņai kā nāve, kā ļauns gars. Es ticu, ka es esmu ļauns, jo mani dzīves ieskati citādi nekā prātīgiem pilsoņiem. Ja tā katrs dzīvot kā es, tad pasaule jau sen būtu bojā gājusi. Jā, jaunkundze, sakat, ko lai daru, kad es mīlēju? Man nav nemaz bailes jums savu mīlestību atklāt un jūs noskūpstīt. Bet manī ar vien kāda balss sauc, tu esi tik mīlestības ķēms, ko tu ērmojies, lai mīlē varoņi. Un dienām un naktīm mani moka kāda bilde iz sirmās, teiksmainās pagātnes. Šās bildes motīvs, radītājs ir varoņu mīlestība. Ansis gribēja tālāk runāt, bet Anna paskatījās uz viņu dusmīgi. Jūs no šā brīža esat manās acīs vīrišķību pazaudējuši, un es sāku palikt dusmīga, ka man tāds gļēvulis jāmīlē. Anna sniedz man roku, Ansis turpināja. Sauksimies turpmāk ar tu. Es gribu ar tevi tik vienu vienīgu jauku vakaru kopā pavadīt, vienatnē. Tik vienreiz uz tavas sirds pukstieniem vairāk klausīties. Tad es būšu laimīgs. Es zinu, ka tu mani atstāsi, jā. Tu pieķersies dzīvei un dzīvībai. Es zinu, ka mūsu tālākie ceļi šķirsies. Es nedusmošos, es būšu laimīgs. Es aiziešu turp, no kurienes esmu nācis, uz garu valsti, pie nelaimīgiem ģēnijiem,
kuri mūžam neapmierināti klīst pa pasaules ārēm. Ja spēšu runāt, es viņiem teikšu, ka esmu brīdi laimīgs bijis, lai arī viņi taptu cilvēki, nāktu pasaulē mīlēt. Anna tik vienu vakaru dāvā manim, un es gribu iznīkt, pamazām, ja ne uzreiz. To es tev apsolu. Anna tikko dzirdoši čukstēja. Asaras izspiedās viņas acīs. Es jūtu līdz ar tevi, dārgais draugs. Es zinu, ko tu gribi teikt, ka viss ir nieki, prieki un bēdas. Es zinu, ka tu redzi visiem mūriem un akmeņiem cauri, redzi sevi jau kapā dusam. Zinu, kādas mokas tavā dvēselē. Ja tas būtu manā spēkā, tad labprāt gribētu tevi apmierināt, tevi atpestīt, vismaz uz brītiņu no tām. Viņa nogriezās no cēliņa, kur starp zaļiem kokiem dus Kotte, Tarantas meža akadēmijas un Forst dārza dibinātājs. Še viņa apsēdās uz soliņa pie Kottas kapa, citi gāja dziedādami tālāk. Viņi brītiņu atpūtās un tad atkal steidzās, pa visu šo laiku klusēdami. Ielejas dirnavās nonākuši zaļumnieki nodevās pilnīgi priekiem. Tika dziedāts, dancots, arī rotaļas netika aizmirstas, bet visjaukākās rotaļas notika dabā. Karstā vasaras saule bija drusku atdzisuse. Viņa spīdēja mīlīgi silti, it kā gribētu atkal iesākt ar pavasaru. Sudrabaini debestiņi peldēja pa skaidro gaisu, it kā kavēdamies, lai noklausītos zaļumnieku dziesmās. Pāris nerātnu skuķu bija uzkāpuši augšā uz klints un jodelēja. Tagad drīkstam ar kurvja saturu iepazīties. Anna smaidīdama teica un sniedza Ansem vīna pudeli, lai tas to attaisītu. Kurš nemīlē vīna, dziesmu un sievu, tam ģeķam es saku tūliņ ar Dievu. Oskars pienākdams sauca un uzsita Ansim uz pleca. Tagad, draugs, tev būs jādzied solo. Katram jādzied, tāpēc labi, kad jau ietaisi dušu. Oskars, Anna un Ansis sašķindināja glāzes. Anna vīnu iebaudījusi, izskatījās atkal sārta. Kad visi bija riņķī zālē sasēdušies, lai katrs dziedātu kaut ko solo, tad Anna tam pretojās. Par sodu, ka pretojusies, Annai bija pašai pirmai jādzied. Beidzot viņa piecēlās, uzkāpa uz puķēm apuškota dzirnavu akmeņa, kuram bija jābūt par podiju. Viņa nezināja, vai jokot, jeb nopietni dziedāt. Viņa uzsāka Jūlija Volfa, jauko lirisko intermeko iz eposa De Vildejaga, kuram Oskars bija komponējis melodiju. Visas puķes labprāt pītu, visas tikai tevim vien, vainagus ap tevi vītu, mīlestībā katru dienu. Viņa dziedāja vēl tālāk, balss skanēja tik jauki, droši, bet mīlīgi, tā ka pat vecai melderienei, kura dzirnavu priekšā, rokas zem priekšauta turēdama stāvēja, nobira pāris asaru. Visi bija aizkustināti. Nevienam vairs neietikās dziedāt jocīgas dziesmas. Tik vēlā vakarā zaļumnieki atgriezās uz Tarantu, no kurienes tie atkal aizbrauca atpakaļ uz Dresdeni. 22. nodaļa. Ansis sēdēja savā istabā pie klavierēm un nodarbojās ar harmonijas mācību. Te pieklauvēja jautri pie durvīm, un Ansis tikpat jautri sauca: "Iekšā!" Bet klauvētājs vistūlī neienāca. Ansis domāja, ka Oskars, par kuru tas viesi noturēja, tik jokojas. Viņš strādāja tālāk, kad durvis lēni atvērās, un uz sliekšņa stāvēja Anna. Ansis satrūkās. Vienkārt istabā neizskatījās visai kārtīgi. Papīra lapas uz grīdas, grāmatas šātā izmētātas, arī Ansa mati nebija kārtībā. Otrkārt Anna viņu apmeklēja, kur viņš pie tās vēl nebija nekad mājās bijis. Ko tu bīsties? Anna smējās un sniedza Ansim roku. Esi drošs, es nekožu. Vakar dabūju no mātes iz Bohēmijas vēstuli. Rītu manim jāizbrauc. Nezinu kādēļ. Māte tā grib. Diezin vai tik drīz nokļūšu atkal Dresdenē. Ansi, tu atminies, ko es esmu apsolījusi.
ar tevi vienatnē vienu vakaru kopā pavadīt. Šovakar mēs varam kopā izsmieties un izraudāties. Rītu projām. Ancis gluži apjuka. Viņš atvainojās par nekārtībām un piegriezās pie spoguļa. Nekas, Anna smējās. Arī mežā, dabā, ir zari tik labi sakaltušie, kā arī zaļie daudzreiz nekārtībā. Cits caur citu izkaisīti, un tomēr viss tik jauki, dabiski. Viņa apsēdās pie klavierēm un uzsita kādu motīvu iz Mocarta Don Juana. Tad galvu pār plecu atgriezusi, Ansim smiedamies jautāja: Vai tu pazīsti šo mūziku Vagneriskais fantast? Ansis vēl ar vienu bija kā no laivas izsviests. Beidzot viņš uzķēra īsto izturēšanās dzīslu. Viņš paķēra violi un spēlēja par atbildi menuetu iz Don Juana. Bet tagad man vēl daudz darīšanu. Anna ātri piecēlusies smējās. Man jāapmeklē draudzenes, šis tas jāiepērk. Vakarā 7:00 es tevi sagaidīšu pie Riesa muzikāliju magaziņas. Uz redzēšanos. Cik tu laba. Ansis čukstēja, bet Anna šo vārdu vairs nedzirdēja. Tā aizsteidzās. Ansis nosēdās uz zofaja un nogrima domās. Šodien būšu vislaimīgākais cilvēks pasaulē, bet ar to pašu dienu arī mana laime beidzas. Viņš ietērpās svētdienas drēbēs un izgāja. Sirds viņam nemierīgi pukstēja, viņam bija vēl 3 stundas laika. Tas aizgāja uz Tvaikūnīšu piestātni un aizbrauca uz Lošvicu. Viņš jau varēja atkal noteiktā laikā atpakaļ būt. Šās 3 stundas uz vietas pavadīt, tas viņam likās būt neiespējami. 23. nodaļa. Tu esi tā kā puķe. Heine. 7:00 Ansis ieradās pie Riesa magaziņas. Anna jau gaidīja uz viņu. Es pateicos. Anna čukstēja un nosarka. Es domāju, ka tu vairs nenāksi. Arī es tev pateicos. Ansis teica, un viņi abi lēnām aizgāja pa Bāreņu ielu, pa Pilsoņa pļavu uz Lielo dārzu. Dārza galvenajā restorācijā tie, drusku kaut ko iebaudījuši, pastaigājās. Sāka mūzika spēlēt. Publikas pienāca arvien vairāk klāt. Ansis ar Annu atstāja putekļaino restorācijas pagalmu un izgāja brīvajā parkā. Tāļu viņi aizgāja pa parku, kamēr tie vairs neviena nesatika. Še vairs nebija solu. Viņi apsēdās uz zaļa mauriņa. Saulīte jau bija norietējusi. Iz tālienes atskanēja mūzika un atkal apklusa. Iz rītiem māja krēsla. Vējiņš apstājās un klausījās, kurp vakars tam vēlēšot pūst, bet vakars klusēja. Tad arī vējiņš klusēja un iemiga zem zaļajiem koku zariem. Anna noņēma savu galvas rotu un nolika to sev līdzās. Viņa nopūtās. Ansis izvilka ķemmijas kabatas un sāka savus matus sukāt. Viņi abi vēl ilgi klusēja un paskatījās kaunīgi viens uz otru. Palika arvien tumšāks, sāka jau zvaigznītes mirdzēt. Še nevar sēdēt, Anna teica. Iesim atpakaļ kādu soli uzmeklēt, šeit par daudz vientuļi. Viņi pagāja kādu gabaliņu un apsēdās uz pirmā sola. Ansis gribēja nosēsties gluži klāt pie Annas sāniem, bet viņam palika gandrīz baila. Viņš vēlējās Annu noskūpstīt, bet viņam likās, ka ozoli un liepas parkā visu to redzētu. Ansis aizdarīja acis, satvēra Annas roku un spieda to pie savām lūpām. Baltā rociņa, it kā eņģeļu pajāšanai radīta, bet Ansis rokas baltuma un glītuma neredzēja. Viņš juta, ka viņu abu dvēseles savienojas vienā, pilnīgā. Viņš juta, ka iz 2 dvēselēm top neizteicama laime. Piepeši Anna piespieda galvu pie Ansa krūts. Viņš aptvēra viņas kaklu. Mut pie mutes, sirds pie sirds, acis pret aci, mums lai mirdz. It kā Tristanam un Izoldei. Ansa vēlēšanās bija piepildījusies. Viņš bija bezgalīgi laimīgs. Saldais sapni neizklīsti.
Mīlestībai nebūs zust. Paliec mūžībai par prieku, liec jau viņiem sevi just. Saldais sapni tavās ārēs, visi augstie gari mīt, visi apskaidroti, manā mīlestībā spīd. Kaut spētu tevi laimīgu darīt. Anna čukstēja. Ansis juta uz rokas valgumu. Viņa raudāja. Es jau esmu laimīgs. Ansis tikko dzirdoši teica. Es jūtu, ka esmu visu sasniedzis, kas manim bija jāsasniedz. Tagad es varu mirt. Mirt, Anna atkārtoja. Mirt būtu skaisti, diviem kopā. Vienam mirt, tas ir nepatīkami. Un brītiņu viņi abi klusēja, roku rokās saķērušies. Nē, tevim jādzīvo, Ansis teica. Tevim jāredz pasaule. Kas tad viņa apskatīs, ja mēs visi nomirsim, kuri vēl atrod viņā dēļumu? Dzīvo vēl ilgi un priecājies. Atminies arī manas un mūsu laimes. Nebīsties, es nelikšu pats rokas pie savas dzīvības. Šī mīlestība pati to darīs. Es pamazām nonīkšu, citur uzplaukdams. Zini, Anniņ, es neesmu nekas cits kā pēļu zvejnieks, kurš šos bezgalīgos pasaules dziļumos nolaidies, lai sazvejotu sevim tik daudz pēļu, ka varētu sevim nopirkties tiesības, citā pasaulē dzīvot. Es zinu, ka esmu nemirstīgs, zinu, ka esmu līdzstrādnieks pie universuma, pie visa, kas bija, kas ir un kas būs. Tagad manim cita pasaule uzsmaidīs. Šī ir manim jāatstāj. Es esmu mīlējis, esmu tik daudz pēļu atradis, ka varu atgriezties turp, iz kurienes mēs visi esam izgājuši, uz dievību. Es nolieku savu atradumu pie viņas kājām. Es esmu atradis še varenību, mīlestību, sapņos patiesību un patiesībā sapņus. Viss saskan, it kā viss būtu milzīga simfonija, kur katrs līdzi spēlē. Tu laimīgais. Anna kaislīgi čukstēja un apķērās ap Ansa kaklu. Es tevi neatstāšu. Kas mani varētu atstāt, ja es pie tā arvien būtu? Šķirties vien nav jau viens otru atstāt. Viņš noskūpstīja Annas pieri. Vairāk mēs cilvēki nespējam. Ansis runāja tāļāk, kā mīlēt. Šī ir mūsu siržu krāsa, kur arī dievības graznajā varavīksnē vietu ieņem. Šī dievišķā varavīksne, laime atspīd, kad mums mīlestības asaras līst un turklāt viņas saule spīd. Mīlēt, un tad mūžam klusu ciest. Tu vienreiz teici, ka tu zinot, ka es tevi atstāšot. Tu maldījies, Ansi, es tevi neatstāšu. Es iešu ar tevi līdzi, es nebraukšu uz māju, es dzīvošu un miršu ar tevi reizā. Nē, Anna, tu mani vēlāk tomēr atstātu, es to jūtu. Ja tu manis neatstātu, es varbūt atstātu tevi. Mīļākais, tas nedrīkst notikt. Es esmu pilnīgi tava. Manim vairs nav citas pasaules kā tik tu viena. Tad mirsim, ja tu negribi ar mani dzīvot. Kaut gan es labprāt vēl dzīvotu. Es gribu tev savu bezgalīgo mīlestību parādīt. Tu mani esi laimīgu darījis. Kāpēc tu gribi mani atkal nelaimīgu darīt? Tu esi mans noslēpums, kur es gribu uzminēt. Tāpēc nezūdi, iekams es tevis neesmu pilnīgi atslēgusi. Ja tu pazūdi, tad man jāpazūd ar tevi. Anna apķērās cieši ap Ansi. Nu tik viņš sajuta viņas lielisko mīlestību. Tad mirsim. Ansis čukstēja, sajustams Annas karsto dvašu uz sava vaiga. Ar savām pērlēm es šajā pasaulē nevaru vietas nopirkt. Un viņa reizē raudzījās uz ezeru, kurš caur zooloģiskā dārza kuplajiem kokiem mēnesnīcā vietām atspīdēja. Anniņ nedomā, ka manim trūkst vīra dūšas. Es nedaru to, ko tūkstoši darījuši un vēlāk bez laimes apkārt maldījušies. Tev taisnība. Laime nedrīkst nelaimes radīt, bet viņa to katru reizi rada, ja cilvēks viņu aptraipa. Mūsu mīlestības daļumu spēj vienīgi glābt nāve, jeb labprātīga šķiršanās.
Annas vaigs it kā aptumšojās, bet drīz tas atkal dega neapzinīgā kaislībā. Tad labāk mirt. Es negribu, ka mani sārtie vaigi asarās nobāl. Es negribu visu to dusmu piedzīvot, kuras manis sagraustu tāpēc, ka tu neprati manis jaunības svaigumu cienīt, mani dabiski mīlēt. Kāpēc esmu jauna? Kāpēc verd šīs karstās asinis manās dzīslās? Vai tik tāpēc, lai tur augstajos ūdeņos atzistu nieku un iedomu dēļ? Es tevi mīlēju, un tu mani apsmēji. Es tevi pielūdzu, un tu nesaproti manas lūgšanas. Kas tev par to daļas, ja es vēlēju nelaimīga taptu? Man tas viss vienalga. Mana nelaime man pašai jānes. Nu kāpēc tu bīsties no nelaimes? Zinkārībai vien jau vajadzētu tevi pie viņas saistīt. Jā, es gribu tapt nelaimīga, nabaga, izstumta, bet gribu laimi pilnīgu un visu baudīt. Atstāj mani vēlāk, ja tevim tas jādara, es nedusmošos, bet es dusmošos, ja tu manu mīlestību par niekiem turēsi. Ansis padevās Annai. Viņš jūta bučiņu no viņas, jūta, ka tā visa patiesība, ko Anna viņam nu pat bija teikusi. Ansis aizmirsa visu un noslīga pie viņas krūts, kurā sirds karsti pukstēja. Viņš vairs nedomāja. Viņš paļāvās jūtām, lai notiktu, kas notikdams. Piepeši atskanēja mūzika, kura iz attāļās restorācijas pagalma šā vakara koncerta pēdējo numuru spēlēja. Svēta nakts, ak izlej tu, debess mieru sirsniņā, jauku spirdzināšanu ceļiniekam tvīkšanā, zvaigznes jau mirdziet spoži, smaidiet uz man tik droši, un tā tālāk. Bethovena skaņas plūda lēni un aizgrābjoši pa kluso parku. Ansis atraisījās no Annas rokām, viņš bija izglābts. Viņa acīs mirdzēja asaras, un caur šām viņš lūkojās Annas acīs, kura tūliņ apklāja seju abām rokām. Piedod, Ansi, viņa šņukstēja. Piedod, es aizmirstu, cik svēta šī nakts. Mūsu mīlestības pirmā un pēdējā nakts. Es neesmu tik ļauna. Es tikai tevi mīlēju. Tik tāpēc vien, tik tāpēc. Ansis bučoja viņas roku. Viņa to atvilka atpakaļ. Tagad diezgan. Šķirsimies un pie miera. Dod manim vēl pēdējo bučiņu, vēl vienu. Tā, tagad iesim. It kā satriekti, klusēdami viņi atstāja parku. Zvaigznītes spulgoja pie debesīm, it kā priecādamās par Ansi un Annu. Arī mēnesis smaidīja laipni, it kā pateikdamies par visu, ko redzējis. Visa daba klusēja, bet Ansim un Annai izlikās, it kā kad viņi līksmotos. Pa Dresdenes ielām latērnas miegaini mirdzēja, viņas arī no Annas un Ansa mīlestības, no visa, kas nu pat bija noticis, nekā nezināja. Svētās skaņas bija tiem steigušās palīgā, kuri savā laimē bija bezmaz krituši. Tagad viņi bija glābti. Ansis pavadīja Annu līdz viņas dzīvokļam. Asaras plūda viņam pār vaigiem. Viņš gribēja būt vīrišķis un neraudāt, bet jo skumjāki kļuva viņam ap sirdi. Mēnesis apspīdēja Annas vaigu. Viņa bija it kā apskaidrota. Labu brīdi viņa raudzījās viens otram acīs, tad šķīrās. Vēl karsta bučiņa, vēl viens ilgodamies skats, un smagie vārti nočīkstēja. Anna pazuda aiz tiem. Bet Ansis negāja visprojām. Viņš zināja, pie kura loga Anna vēl pienāks un raudzīsies uz leju. Ar slapjo mutes autiņu tas slaucīja asaras. Tik tagad viņš sajuta pilnīgi visu mīlestību pret Annu. Tagad viņš jutās it kā atmodies iz visjaukākā sapņa. Bet tur lūk šis sapnis vēl māja. Anna atvēra logu un vēdināja ar mutes autiņu. Ej projām, mīļākais, nestāvi še, es nevaru vairs tava skata panest. Viņa lejup čukstēja. Bet Ansis negāja. Viņš stāvēja kā akmeņa stabs, it kā tam būtu 1000 gadu še jāstāv un jāpliecina par visu, kas noticis. Jāliecina par savām sāpēm un priekiem, par savu bezgalīgo mīlestību. Viņš stāvēja mēnesnīcā, nekustējās, klusēja un tomēr runāja.
Anna saprata šo runu. Viņai bija tā ap sirdi, it kā tai būtu pa logu jāizlec. Viņa gribēja vēlreiz Ansi apkamt, vēlreiz viņu karsti bučot, bet acu mirklī tā kļuva bezspēcīga. Viņa atkrita uz krēsla, kurš pie loga stāvēja. Mēnesis jau bija vakaros. Namu pakrēšļi līda uz rītiem, bet Ansis vēl stāvēja, ar muguru pret kaimiņu nama sienu atspiedies. Viņš bija visu sasniedzis, pēc kā tas bija centies un ilgojies. 24. nodaļa. Klusa nakts, svēta nakts. Ansa saimnieces bērni sāņu istabā pie Ziemassvētku eglītes dziedāja. Arī Ansa istabā dega gaišas ugunis, maza eglīte uz galda, bet viņš nespēja līdz ar bērniem priecāties un līksmoties. Viņš gulēja vājš uz gultas. Gan acis reižu reizām iemirdzējās, bet tad viņš atkal ievaidējās. Uz krūtīm tam atradās smalki rakstītas vēstules lapas. Rokās viņš turēja mazu bildīti, kuru tas arvien aplūkoja. No viņas nakts, kurā mēs Ansi ar Annu pēdējo reizi kopā sastapām, Ansis acīm redzot pārvērtās, nobālēja. Viņš palika arvien vājāks, arvien retāki to redzēja konservatorijā un teātrī. Beidzot viņš vairs gandrīz neizgāja iz mājas. Ansis bēga gandrīz no visiem, arī no Oskara, bet pēdējais viņu arvien apmeklēja un gribēja to uzjautrināt, bet Oskara pūles bija veltas. Ansis bija miris, viņā mīlestības naktī miris. Daudz, kas bija šajā rudeņa gabalā noticis, kas Ansi varēja satricināt. Berta bija miruse. Zenta bija Ansim par Bertas nāvi rakstījusi, ka Berta priekš nāvis it kā atžirguse un tapusi atkal prātīga. Kādi no viņas pēdējiem vārdiem bijuši, kurus viņa Zentu lūgusi, lai Ansim paziņojot, es Ansi mīlēju. Tālāk, vecais vairogs bija pēc Mārtiņiem aizgājis uz mūžīgo dusu, aizsūtīdams caur Talheimu dēlam pēdējās labdienas. Ansim nobira asaras. Labais tēvs, viņš miris. Ansis bija izsaucies, bet viņš bija it kā pārņemts. Viņa sirds bija tik daudz sāpju pilna, ka tur vairs citām nebija telpas. Viņš maz vairs juta. Savu dramatisko dzeju Herakles, kurai viņš agrāk bija nodomājis mūziku komponēt, tas kaut kur bija nometis. Viņš arvien atlaidās uz Zofaju un sapņoja stundām, sapņoja bez mēra. Tagad viņš jau vairāk nedēļas nebija no mājas izgājis. Smaga krūšu kaite, kuru viņš caur savu nebēdību un ēšanas kārtības neievērību bija nedziedinājumu darījis, bija viņu pie gultas saistījusi. Vēstules, kuras Ansis pēdējā laikā Dresdenē bija dabūjis, atradās zem gultas ķisene. Tur bija Zentas vēstule, kā Artūrs drīz beigšot studijas, līdz ar lapiņu, uz kuras Berta ar drabošu roku bija uzrakstījusi: Es tevi mīlēju. Tur bija 5-6 sirsnīgas Talheima vēstules, kurš apaicājās par Ansa veselību, arvien viņu ar naudu apgādādams. Tur bija Rozas, Rāba meitas vēstule, kurā tā viņam savus grēkus sūdz un lūdzas piedošanu, ka tā esot Annas mātei anonīmu vēstuli rakstījusi, lai viņa uzraugot savu meitu un tā tālāk. Tur bija arī Annas vēstule, kuru viņa tam iz Bohēmijas mātes muižiņā bija rakstījusi, pielikdama klāt savu bildīti. Viņa rakstīja, ka māte viņu gribot piespiest, lai tā precējot kādu radinieku, jaunu oficieri. Šis oficieris esot labi izglītots, skaists vīrietis ar labu sirdi. Kāzas būšot nākošā rudenī. Anna aprakstīja savu familijas dzīvi, savu māsu, kur esot klosterī. Tevies līdz nāves stundai neaizmirsīšu. Tā viņa vēstules beigās rakstīja. Tu jau pats tā savādi gribēji. Citādi jau es tevim ar miesu un dvēseli piederētu. No Oskara es esmu dabūjusi zināt, ka tu vārgojot un slimojot. Tas mani padara ļoti skumju, tā ka vakaros, kad mēs visi pie galda sēžam, māte bažīs un jautā, kas manim kaitot. Es neesmu vairs agrākā nerātne, esmu prātīga, sagatavojos uz prātīgo familijas dzīvi, kur katrs puteklis ar lielisku pašapziņu jānoslauka. Vēlējos, lai tu drīz izvesaļotos. Tevi mūžam mīlējoša Anna.
Bet Ansis visu šo vēstuļu nesaprata. Tik to viņš sajūta, ka tās ir viņam it kā kādi dārgumi, atmiņas, tāpēc viņš tās zem ķisena uzglabāja. Viņš saprata gan katru teikumu par sevi, bet viņš vairs nejuta tām līdzi. Tas atgadījās reti sapnī, kur viņš ar citiem sarunājās un prātīgi atbildēja. Patiesībā atmodies viņš dzīvoja neaizmirstamā mīlestības naktī, kur tas kā akmeņa tēls bija pie Annas dzīvokļa stāvējis un to jutis, ko neviens otram nevar izstāstīt, bet tik par sevi just. Ansis bija miris, lai gan tas vēl dvašoja, bet tāļu jau nāve vairs nebija. Rokas bija gluži izdilušas, agrāk enerģiski saknieptās lūpas bija slābenas, it kā būtu jau visu izrunājušas, kas bija jārunā. Acis bija iekritušas, izdzisušas, it kā būtu visu redzējušas, kas tām bija jāredz. Un arī ausis, arī viņas bija varenas skaņas dzirdējušas, un it kā kurlas tapušas, jo Ansis vairs nedzirdēja troksni uz ielas, kurš viņu aicināja: nāc dzīvot, nāc dzīvot. Saimnieces bērni aizgāja dusēt. Viņa pati ienāca Ansa istabā un viņu laipni jautāja, vai vēl kā nevēloties. Ansis pakratīja slābeni galvu par zīmi, ka viņam neesot nekādas vēlēšanās. Saimniece nolika mazu zvaniņu uz galdiņa, kurš gultas galvgalī stāvēja, iededza garu sveci un izpūta eglītes mazās svecītes, kuras jau bija gandrīz izdegušas. Viņa paskatījās domīgi uz Ansi, vēlēja tam labu nakti un izgāja. Ansis it kā iemiga, bet viņš tomēr redzēja gaismu istabā. Viņš redzēja klavieres un bildes pretī pie sienas. Viņš bija pa pusē miegā, pa pusē nomodā, kā visi vājie, kuri no sāpēm pārņemti un atrodas vientuļi. Ansis nogrima arvien dziļāk savā sapnī. Viņš garā nokļuva dzimtenē, mīļā tēvijā pie Gaujas krastiem. Viņam šķita, it kā māja saule spīdētu, ka putniņi dziedātu, un tur uz pakalna stāv mācītāja muiža. Artūrs iznāk, melnās drānās terpies. Viņš ir pārvērties, nopietnu, gandrīz drūmu seju. No baznīcas puses atskan zvana skaņas. Laikam svētdiena. Artūrs nogrims domās. Te iznāk jauna bāla sieviete uz balkona, ar bērnu uz rokām. Cik mīlīgi šis bērns smaida, it kā tas būtu visu prieku un līgsmību izzīdis iz mātes krūts, kurajā plūpām sāpīgs, svēts smaids savelkas. Viņas piere ir it kā apskaidrota. Tā ir Zenta, un Ansis visu to redz. Viņš redz vēl vairāk. Tur tālu dzimtenē pār mācītāja muižas pagalmu iet vecs kungs, kura stingrie vaipsti pārgājuši sirmgalvi smaidos. Ar drebošu roku viņš saglauž sirmās ūsas, un tad, mednieka platmali noņēmis, sveicina mācītāju Artūru. Viņš sasveicinājās ar Zentu, uzsmaida viņas mazajam dēliņam. Ansis satrūkstas, viņam šķiet, ka kāds būtu viņa vārdu saucis, bet tas jau nezīmējas uz viņu. Šis vecā Talheima uzrunājums zīmējas uz Zentas dēliņu, Ansīti. Zvans skan. Te kāds piebrauc drošku pie balkona trepēm, 2 cēli zirgi, uz buka sēž vecais briss, kurš rokā tura garu, skaistu, melni krāsotu pātagu. Arī viņš ir savu ideālu sasniedzis. Rati norību un jaunais mācītājs ar kundzi un bērnu no Talheima pavadīts aizbrauc uz baznīcu. Zvans skan. Ansis pamostas. Viņš redz, ka tas tik sapņojis. Istabā ir gaišs, bet viņš tik brītiņu redz skaidri, tad tam atkal acis top tumšas, it kā miglas sakrājas viņa priekšā. Ansis sapņo tālāk. Viņš sēž uz Gaujas krasta, kājas basas, noguris. Tas visu dienu ir zvejojis pērles, bet nu viņam izrādās, ka viņš tikai gliemeža vākus sazvejojis. Viņš raugās bēdīgi Gaujas viļņos. Te kāds lēni uzsit uz viņa pleca. Viņš apgriežas un redz nepazīstamu vīru pie sāniem. Viņš izskatās pēc ceļotāja, spieķīti rokā, garu palēku mēteli mugurā, kurš ap viduci ar striķi apsiets. Viņa sejas ir drīz kā bērnam, drīz kā sirmgalviem,
bet piera spīdēt spīd svētumā. Ansis viņa nepazīst, bet viņam liekas, ka tas to kaut kur būtu redzējis. Viņš raugās vēlreiz svešā vīra sejā, un redzi, viņš to pazīstams. Nebēdājies, tā šis vīrs Ansi mīlīgi bildina. Ar katru gliemezi tu esi vienu pērli izvilcis. Tu šo pērļu nevari saredzēt, bet es darīšu tavas acis skaidras. Skaties, Ansis atgriež galvu un redz, tur nāk viņa mīļā māte ar tēvu, laimīgi smaidīdami. Tur nāk Talheims, kurš svešo vīru ieraudzījis noņem godbijīgi savu galvas segu. Tur nāk Artūrs ar Zentu, tur nāk Berta, beidzot arī Anna, kura raudādama nokrīt pie svešā vīra kājām. Tāļumā stāv Roza un baidās nākt tuvāk, bet svešais vīrs laipni māj un viņa tuvojas. Svešais vīrs pieiet pie gliemežu čupiņas, atver vienu gliemežu vāku, un saules gaismā atspīd liela, grezna pērle. Tā ir tava sirds, viņš saka uz Ansi, un Ansim paliek tik labi ap sirdi, debesšķīgas jūtas viņa krūtas pilde. Svešais vīrs atver otro gliemežu vāku, un lūk arī tur mirdz pērle. Tā ir tava sirds, svešais saka uz Annu. Nu arī Annas seja apskaidrojas. Svešais vīrs attaisa 3., 4., 5. un 6. gliemeža vāku. Visos mirdz pērles, kuras viņš vecam vairogam, Ansa mātei, Artūram un Zentai izdala. Tikai šīs pērles parādiet, tad jūs visi turpat tiksiet, kur es dzīvoju. Nu svešais vīrs, gaismā ietērpts, aiziet gar upes malu pa celiņu uz kapsētu, pa vārtiem iekšā. Ansis un citi iet viņam pakaļ. Viņam liekas, ka kapsēta nav vairs kapsēta. Viss pārvēršas. Te, kur viņš allaž bija miroņus domājies, staigā varoņi, smaida spēcīgi, veseli un spiež Ansa roku, kaut gan tie sveši. Kas te ir? Ansis vienu no svešajiem jaunekļiem vaicā, kurš ar līksmu vaigu dēsta kādu puķi. Kas te ir? Debesis, svešais saka, un tik tagad Ansis saprot, kur tas atrodas. Viņš izvelk savu pērli, un tā spīd un laistās. Iz tāļuma atskan eņģeļu kori. Ansis uzmodās. Svece vēl dega. Viņš pārliecinājās, ka tas atkal bija tik sapņojis. Stipras sāpes sažņaudza viņa krūtis. Viņš spēja tikko elpot. Ansis juta, ka viņam drīz jāšķiras. Viņš drabošu roku pazvanīja. Drīz saimniece iesteidzās un miegainām acīm raudzījās uz līķa bālo Ansi. Ieliet manim zāles. Ansis saimnieci lūdza. Saimniece ielēja karotē zāles, Ansis iedzēra un saviebās. Viņa galva atslīga ķisenos. Kad rīts ausa, tad Ansa istabā bija dzīva kustēšanās. Sveši sievieši kravājās ap Ansa nošu burtnīcām un grāmatām. Saimniece izvilka vēstules iz Ansa pagalvja un sapakāja papīrī, bet Ansis nelikās neredzot. Viņš maigi dusēja. Durvis atvērās. Ienācējs bija Oskars. Viņš it kā sastinga. Asaras izspiedās viņa acīs. Viņš raudāja. Viņš, kurš vēl nekad nebija raudājis, kamēr tas bērnu spēles atstāja. Oskars noglāstīja Ansa pieri, apsēdās pie klavierēm un spēlēja finālu iz Tannhausera. Tev miers, nu svēts. Un saimniece kārtoja Ansa vešas gabalus. 25. nodaļa. Mīlīga jūnija priekšpusdiena. Blazevicas Šillera dārzā rosīga kustēšanās. Viesu daudz, visi līksmi, ēd brokastu, dzer glāze vīna vai kausu miesta. Lejā pa Elbes upi peld garas laivas, jeb arī steidzas tvaikonīši, lai aizvestu un atvestu pasažierus. Uz laipas izkāpj vecs skunks, baltām ūsām, un apstājas it kā nezinādams, kur piet. Kur tie ir kapsēta? Tēsotais Blazevicas. Viņš kādu vienkārši ģērbušo zēnu uzrunā,
kurš iz oļa izlasa gludus akmentiņus. Tur! Zēns rāda uz Šandavas pusi. Nav tālu. Aizved mani turp. Vecais kungs saka, es tevim došu kādu grasi. Lūdzu, zēns saka un tek basām kājiņām pa priekšu. Vecais kungs iet pa labu gabalu tam iepakaļš. Tā viņi iet gar Elbas krastu, līdz tiem jānogriežas pa labai rokai uz kapsētu. Pie kapsētas vārtiem vecais kungs iedod zēnam 50 feniņus. Zēns priecājas, noņem savu cepuri, pateicas un aizskrienit līksms. Vecais kungs, kuru mēs par Talheimu pazīstam, staigā starp kapiem it kā kaut ko meklētu. Beidzot viņš, it kā satriekts, vairāk nokrīt, nekā apsēžas uz sola pie kāda kapa. Šie ir H familijas kapi, un pie šiem Talheims apsēžas. Šeit maržo daudz puķu. Krusti gandrīz visi ir cēli, iz marmora vai granīta. Tik vienam tā trūkst. Krusta vietā redz mazu akmeņa galdu, uz kura uzrakstīts Hier ruht in Gott Hans Vairog, un zem šiem vārdiem De Liebe hört nimmer auf. Talheims nevar asaru saturēt, viņas līst, un beidzot viņš tām ļauj pilnu vaļu. Viņš nokar savu galvu pār Ansa kapu un šņukst. Mana cerība, tā es tevi atradu. Viņš čukst un asaras lien līst. Te pienāk kāda jauna dāma, savu rožaino saules sargu kopā savilkdama. Viņa atkāpjas, Talheimu ieraugot. Talheims viņu pamanījis pieceļas, noņem platmali un atvainojas. Esmu iz Krievijas. Mani sauc Talheimu. Gribēju tikai mana jaunā, nelaiģa drauga kapu apmeklēt. Es šorīt biju pie Ansa Vairoga, bijušā biedra Oskara H., kuram nebija iespējams mani šur pavadīt. Bet es šo kapu atradu. Anna skūpstīja Talheima roku, kurš tā nebūtu negribēja atļaut. Es jums 100 pateicos. Anna vairāk nespēja izrunāt. Viņa apsēdās iepretim Talheimam. Ar ko lai savam mīļākam tā kapa rozes es slaku, vai kalnu strautu ūdeņiem, vai rasu no puķiem lai krāju. Anna slacīja viņas asarām, tāpat kā Talheims. Jūs esat tā dāma, par kuru man Ansis rakstīja. Talheims Annu jautāja un raudzījās stingri viņas sejā. Anna palocīja ar galvu. Laikam. Viņa lēni teica un noslaucīja sniegbaltā autiņā vaigus. Kā viss, ko viņš mīlēja, bija skaists. Tā arī jūs. Talheims drabošā balsī runāja. Tagad viņa vairs nav. Viņa vairs nav. Anna tikko dzirdoši atkārtoja. Viņi abi nogrima dziļās domās. Saulīte spīd tik silti un mīlīgi, debestiņi uzkāpj labi augstu, it kā gribētu paskatīties puķīšu ziedos, vai tiem netrūkst valguma. Bet puķītes zied cēli, un padebestiņi it kā apmierināti atkal nogrimst aiz Lošvicas kalniem. Krusti it kā zib saules karstumā. No lejas iz Elbes atskan tvaikonīšu svilpiens. Tad atkal viss paliek klusu, dzird tik vabolīšu skriešanu, arī putniņi apklusuši. Viss tāpat kā pērnajā vasarā, kad Ansis gar Elbes malu pastaigājās. Taurenīši skraida bez trokšņa, klusu, it kā negribētu laimīgos dusētājus kapos modināt. Kapsētas koku pēnās sēž Talheims un Anna. Viņi raugās ziedoņa pusdienas klusajā burvīgumā. Te kāds iz Elbes viļņiem laivā pabraukādamies, pūš ragā jauko melodiju iz Vāgnera meistardziedātājiem. Morgenlich leuchtend im rosigen Schein. Un šo melodiju Ansis tik ļoti mīlēja. Kaut viņš to dzirdētu. Anna domā. Bet Ansis vairs neceļas augšām.
Viņš ir visu dzirdējis, redzējis un jutis savā mīlestībā, un tāpēc klus uz mūžību.